Kristap, tu esi pirmais astrologs, kas arī ieviesis terminu certificēts astrologs, kas nu jau mums ir iegājies tā kā tautās un arī astrologu aprindās, bet varbūt pastāstī, kā viss sākās tajā 2005. gadā, kad tu saņēmi diplomu un kļuvi, varētu teikt, pat atpazīstams Latvijā, jo viss toreiz notika ļoti strauji. Toreiz notika tiešām strauji. Un tā straujā attīstība sākās ar to, kad darbojoties medijos, konkrēti Latvijas avīzē, man ienāca prātā, kad visu prātā nevar paturēt un vajadzētu to kaut kur saglabāt, lai jebkurā vietā pasaulē atrodoties, varētu tās zināšanas izmantot. Un tā es nonācu loģiski līdz internetam, kur sāku veidot savu mājaslapu. Nosaucu viņus to brīdi, kā ienāca prātā par astrologu.lv un sāku vienkārši likt mēnesi kalendāru datus iekšā. Tas bija 2005. gads. Līdz brīdim, kad programmētājs jauns čalis, to laiku vēl skolas solā sēdēdams, pateica, klausies, mums katru dienu skatās 50 cilvēki. To teikumu es atceros. Tas bija 2006. gads. Pirms 10 gadiem sanāk, un es domāju, tad tas vēl kādu interesē bez manis. Un pievērsos tai lietai daudz nopietnāk. Un tā, bez īpašiem tādiem mērķiem, iekarot interneta auditoriju, tādā veidā es vienkārši sāku attīstīt to pamatā priekš sevis, jo visu prātā nevar paturēt, un tas mēnesis kalendārs tik plašs un tik liels ir, ja, kad sākotnēji tikko beidzas astroloģija, un tur mums mēnesis ciklam mums tā nepieskārās klāt. Tam visam es izlauzos cauri pats, cauri materiāliem, pieredzēm un tā tālāk. Tur arī tas aizsākums sākās. Un nopietnāk ar vārdu certificēts astrologs es sev pieteicu tieši ar gada, mēnešu un dienu prognozēm, lielākajos tā laika mēdījos. Nu jau mēs vairs nevaram teikt, ka tā ir tāda tikai tava maziņa mājaslapa, tagad tas ir tāds liels un nopietns resurss, liels portāls, kurš ir izaudzis, jau ir arī numerologi.lv, un tur ir tik daudz iekšā, tur ir būtībā jau gandrīz vai veidojas tāda enciklopēdija, astroloģiskā enciklopēdija, kur arī ir iespējas cilvēkiem daudz ko uzzināt, un iegūt vēl par tādu nelielu simbolisku samaksu, iegūt vēl daudz labas lietas, varbūt par to nedaudz pastāsti. Ko tur var iegūt cilvēki, ja viņi tur vēl papildus tā kā iepērk? Es tā brīdim padomāju, ko tur nevar iegūt. Un es saprotu pats, ka tur tā saimniecība ir tik liela, jau izveidojusies cauri gadiem astrologi.lv, numerologi.lv, e-astrologs, kas ir izglītības portāls, kur var mācīties astroloģiju. Vienīgais un pirmais šāds Latvijā, tagad citi arī attīstās, bet savulaik ir pavisam pirmais. Un vēl daudz sapņu guru man arī ir piederīgs. Un superhoroskopi. Superhoroskopi, protams, jā, un es to visu apvienoju vienā brīdī uz vienu tādu stumbra e-guru.lv, kas ir centrāla lapa, kur var visu apskatīt. Un Katrai šai saimniecībai ir sava tēma, astrologiem ir astroloģijas tēma, un viens no maniem tādiem mērķiem bija, kad ne tikai es tur rakstu un sevi izrādu, ja, bet dod iespēju un lauciņu arī citiem astrologiem. Tāpēc tur ir aicināta ļoti, gandrīz visi Latvijas astrologi tur aicināti. Savulaik es izdevu arī grāmatu, par citiem Latvijas astrologiem. Šī grāmata Tavs astrologs, kur ir 18 Latvijas spilgtākie astrologi, kurus es intervēju, aptaujāju, lai atspoguļot tās zināšanas, kas viņiem ir. Un līdz ar to visai astroloģijai kopā, kas ir Latvijā. Un jā, joprojām tur ir ļoti aktīvi blogotāji, kā mūsdienās moderni saka, kuri liek savus rakstus. Un arī tas izauga arī no tās nepieciešamības, ka tajā brīdī, kad es ienācu astroloģiju, es būtu gribējis, lai kāds man palīdz un parāda un dod to platformu un vietu, kur izpausties. Bet tu to uzbūvēji pats? Nu tā sanāk, jā. Darbi jāredz sev pašam. Un arī tūlīt jau būs 10 gadi,
kā tu izdod kalendāru, mēnesis kalendāru, tavs mēnesis kalendārs, kur mēs arī varam te parādīt. Ir mans katru gadu nopērkams. Tavs mēnesis kalendārs šķiet pat, kad viņu vairs nav vērts pat reklamēt, jo aizgājis tautās ļoti labi. Un janvārī jau man ziņoja, kad visās grāmatnīcās izpirkts esot. Kas ir, protams, ļoti labi un reizē arī pārbaudot mans tās prasmes, kā astrologam biznesa vidē, kā tas ir pārdot savu produktu, vai ne? Un tajā pašā laikā tur ir ļoti daudz lietas, kuras ir veiksmīgi norealizējušais, tā skaitā čeku dedzināšana, piemēram, matu griešana, un tā un tā joprojām tur ir cilvēki zina, kā to izmantot. Un vislielākais prieks man ir par to, ka 9. gadu izdodot šo kalendāru, nākamgad būs 10. gads, jau ļoti daudz vīriešu iegādājas. Tas ir, kopš es viņu pārdodu, es uzskatām redzēju, cik sākumā tas bija priekš vīriešiem netopa lieta, ja, astroloģija lauciņā, un tagad ir tā, kad vīrieši paši nāk iegādāties un pirkt un lieto. Beidzot ir pielicis arī vīriem, kad tur var izmantot sekmīgi, jo tā, protams, nav tikai matu un nagu griešana, tā ir arī vispār tur mēnesis fāžu izpratne un pielietošana biznesa pasaulē. Kas vīriešiem ir ļoti svarīga. Jā, un ar ātru rezultātu atdevi dod. To pašu čika laikus, ja paseko līdz, ātri var sakārtot lietas un paliek lielākā vērtība, kas ir laiks pieejama cilvēkam. Ienāk līdzekļi un vēl ir laiks, ideāla kombinācija. Jā, tiešām. Bet tam bija jāpiet 9 gadiem, jā, lai saprastu, ka tas ir izmantojams. Bet kā vispār, Kristap, tu taču arī sastopies ar skeptiķiem, kas noliedz astroloģiju kā zinātni un uzskata, ka tie ir maldi un tādi māņi. Ko tu tādiem cilvēkiem parasti saki? Zini, es pēdējos gados neesmu īsti ar skeptiķiem saticies. Pirmsākumos viņi bija, bet es to uztveru vairāk, ka tie ir pārbaudītāji priekš manis paša, lai pārbaudītu, cik es esmu stiprs un noturīgs šai sfērā. Tad man aicināja uz diskusijām RTU zinātnes klubiņā pret filosofiem un matemātiķiem un ķīmiķiem. Un tās ugunskristības es izturēju, un tas bija krietni sen. Tur ir viena no pateicībām par to, ka es tur ieradies esmu. Baznīcā es iegāju pa sēdas durvīm un nokārtoju enneagrammas, kuras noklausījos viņu. Ja? Un arī baznīcas aprindās bija skeptiķi, bet no draudzēm es neesmu izdzīts ārā, tad viss kārtībā. Un tā soli pa solim ejot un esot stipram tā iekšējā ticībā, ka tas strādā, tie skeptiķi manā tai lokā neapgrozās. Un es arī neuzskatu, ka man kāds būtu jāpārliecina. Es iedodu savu kalendāru un pasaku, pārbaudu praksē, ja nestrādā, tas nav tev, bet man tas strādā. Jā. Bet pārliecināt tavā dzīvē, to var tikai ar tā cilvēka horoskopu rokās un parādot, kā tas reāli nostrādā. Un tad tie skeptiķi paliek vēl mazāk. Bet tad varbūt tiem, kas vēl nezina astroloģiju kā zinātni, ko viņi dod cilvēkam? Es astroloģiju dēvēju par senu zinātni, jo mūsdienu zinātni viņi neviens nav atzinis, ja, un tāpēc to uzskatu par senu zinātni, kas ir vairāk kā zināšanas sistēma par planētu ciklisko kustību, un planētām ir cikliska kustība. Un šī cikliskā kustība ļauj to kā instrumentu, kā zināšanas sistēma instrumentu izmantot cilvēka dzīvē. Jo mūsdienās ar vien vairāk arī zinātnes aprindās runā par to pasaules matriks formas izkārtojumu tā tālāk, ja, un par to frekvenču ietekmi, bet pietiek tikai ar to, ka pateikt, ka mēnesis ietekmē paisumus, bēgumus, dabu visapkārt, un cilvēks sastāv tik daudz no ūdens, ka arī tie uzplūda, atplūda, ko ietekmē tas pats pilnmēnesis un tā joprojām, līdzīgi arī cits planētas tādā pašā līmenī ietekmē. Kādā? Lai to matemātiķi, astronomi un fiziķi gadiem ritot paši izskaidro kādā. Man pietiek ar to, ka es zinu, kā planētas kustās, un es redzu, kā tas ietekmē sabiedrību, cilvēkus un viņu attieksmi, uzvedību. Un pagaidām man pašam ar to pietiek.
Bet kopumā es astroloģiju uzskatu nevis kā tādu mistisku nodarbi, ja, kur mēs tur buramies un zīlējam, ko. Man ir vienkārši dators, kurā ir astroloģijas programma ar planētu cikliem, un es viņus interpretēju pēc to simboliskās jēgas. Un tā notiek arī darbs, zinot, kādā pozīcijās planētas atrodas cilvēka dzimšanas brīdī, var pateikt, kāds simbols viņš sevī nes. Tas simboli ir kā starpnieki, ja. Nesen es uzrakstīju rakstu, ko nopublicēju žurnālu par krustiņu nēsātājiem. Tas arī simbols, kuru apzinās cilvēku vai ne, bet tas ietekmē viņa likteni. Tāpat arī skaitļi, ar kuriem strādāju kā numerologs ar planētas, ir tie simboli, kur neredzami kā krusts ir uzlikti katram uzkodēti virsū. Un vienkārši apkārtējā pasaule to nolasa un dod tāds uzdevums, kāds pēc šiem simboliem ir paredzēti. Ļoti, manuprāt, vienkārši, nezinu, kādas klausītāji. Nē, ļoti saprotam, manuprāt, ir. Jā, un beigās tas ir tā, kad strādājot ar klientiem, tās ir vairākas lapas, dažreiz 10, 11 un pat vairāk, kurās ir šie instrumenti vizuāli salikti virsū. Un jo pats vairāk studēju, ko es neesmu beidzis darīt, ja? Lasot grāmatas un pētot materiālus un arī pats veicot pētījumus, jo vairāk, plašāks ir tās zināšanas un lielāks iespējas izmantot attiecīgi uz cilvēkiem. Jo nav nekāds noslēpums, ka mūsdienās daudzi nezin savus precīzos dzimšanas datu, laiku tieši, ja? Pulksteņu laiku. Jā. Vai dzemdību namā ir tur ugunsgrēks bijis vai noslīkuši vai kas, ja? Un tāpēc, ja tiem, kas klausās, ieteiktu laicīgi painteresēties un uzzināt, jo paies noteikts laika periods un arī pazudīs šie dati. Jo nav noteikts, ka mūžīgi jāglabā tur. Bet cik tas ir svarīgi zināt to precīzo pulksteņu laiku, to piedzimšanas laiku? Ja cilvēkam nav, viņš vienalga var nākt pie tevis un iegūt tādu konstruktīvu, ļoti atbildi uz saviem jautājumiem, vai tomēr tas laiks kaut kā, tas pulksteņa laiks kaut kā ietekmē? Pulksteņa laiks ir ļoti svarīgs tieši astroloģijā. Un tas būtu apmēram tā salīdzinājums, ka mums ir tāds kofers vai lāde ar šifrētiem kodiem, lai var atvērt vaļā. Un tas pulksteņa laiks ir tas izšķirošais, lai viņu atvērt pilnībā. Tu var atvērt gandrīz visu, paskatīties pa sānu, bet visu nevarēs atvērt vaļā un iegūt to informāciju. Un tas ir visprecīzākais. Laika moments nosaka arī, cik šī informācija par cilvēku būs precīzi līdz detaļām. Un tur svars ir 5 minūtēm. Un ja atnāk un pasaka, no 11, tas arī jau ir neprecīzi. Jā. Astrologam tad ir grūti precīzi strādāt ar prognozēm. Cilvēku raksturu plus mīnus kaut kādā amplitūdā varēs noteikt. Bet prognozes var atšķirties un ir starpība, vai nedēļa vēlāk vai nedēļa ātrāk kaut kas notiek. Jo astroloģijas spēks ir tieši precizitātei uz notikumu laiku, tur attieksme un struktūra notikumā mainīties, bet kad notiks, tam jābūt skaidram ir. To nosaka šis precīzais laiks. Tāpēc es izmantoju otru rīku numeroloģiju, kurā tas nav vajadzīgs. Tas nozīmē, ja arī cilvēks nezina tos precīzos savus pulksteņus, cikos viņš ir piedzimis, viņam vienmēr ir iespēja ar numeroloģijas palīdzību kaut ko noskaidrot, jā? Tieši tā. Protams, labāk, ka ir zināms precīzs laiks, un astrologi arī nodarbojas ar dzimšanas laiku precizēšanu, ko es tāpat daru, jo nevar jau tā uzreiz ticēt cilvēkam, ka viņš to laiku ir pareizi zina, jā? Mamma teica kaut ko, jā. Ģimenē ir 5 bērnu, mamma arī tikpat labi sajaukt ar kādu citu iespējams. Tāpēc man ir kontroli jautājumi, kā es noskaidroju. Vai tā ir, vai tā nav. Tā skaitā, jebkurā brīdī, kad cilvēks pie manis atnāk, es tā ātri uzlieku šī brīža horoskopu, lai saprastu, par ko mēs gribēsim runāt. Un man ir bijuši gadījumi, kad es cilvēkam saku, cik būs tie liekie jautājumi, lai mēs sāku runāt par to, ko es redzu, ko vajadzētu runāt. Tad mazliet tā nosargst un jāķeramies pie lietas. Jo laiks jau ir ierobežots, kad vajag izrunāt visu, nav ko te spēlēt. Astroloģijas saistība ar numeroloģiju, vai kā viņas kopā var sabīdīt, vai arī viņas jāskatās tomēr atsevišķi katra par sevi, vai tas ir kaut kas viens vesels, tikai no sastāvdaļām sastāvošs? Gan.
astroloģija un numeroloģija tur daudz kas kopīgs, tā skaitā arī tas, ka jebkuru skaitli var piesaistīt konkrētai planētai. Un īpaši to dara tad, kad izvēlos jaundzimušiem bērniem vārdu, kā īsti dot, tad ņemu gan astroloģisko kartu, gan numeroloģiju un skatos, kā tas kopā iedarbojas, vai vajag vienu vai divus vārdus un tā projām. Bet te pašā laikā ir ļoti daudz lietas, kas astroloģiski nav īsti izmantojams, piemēram, adreses nosaukums, ja? Vai firmas nosaukums astroloģijai, tas būtu tā kā vienaldzīgi. Bet numeroloģijā tas ir pamatrīgs, vārds uzvārds, kā tevi sauc. Numeroloģijā tas ar to pamatā strādā. Tā skaitā kādus skaitļus turpmāk izmantot. Un skaitļi mums apkārt ir ļoti daudz. Tā kā es viņus miksēju abus divus, jo man patīk paņemt šķietami nesavienojams lietas, un to, ka daudz nemāk savienot numeroloģiju un astroloģiju, rāda tas, kad ir numerologi un ir astrologi. Ja? Es esmu gan astrologu asociācijā bijis iesaistīts, gan arī numerologu biedrība izveidojas Latvijā. Es to esmu mēģinājis savienot, un savā darbā noteikti savienoju. Tas ir tā kā daļdārznieks paņem lielāks un mazāks šķērīts, atkarībā no vajadzības, tā es to izmantoju. Gan. Bet tas noteikti ir efektīvāk, vai ne? Jā, cits redzes leņķis vienkārši nāk tālāk. Jo es iedomājos tā, ja, piemēram, cilvēkam interesē kaut kāds, viņa uzņēmums personīgais, vai vienalga kāds cits jautājums, tad viņš var to paskatīties no astroloģiskās puses, un tajā pašā laikā viņš var to arī, pareizāk sakot, tu viņam var izrēķināt arī to numeroloģisko pusi un pateikt, kas viņam tur varbūt būtu jāmaina, ja viņam tur ir kaut kāds problēmas. Tieši tā arī tas notiek, jā. Un viena no lietām, ko mūsdienās cilvēki, kā es esmu ievērojis, nenovērtē pietiekam, kā svarīgi faktori, ir tas, ka mēs gribam ņemt kaut ko klāt visu laiku, novērtēt to, kas ir, un ņemt tikai klāt jaunu sijā, jaunu uzņēmumu, un tad ir jāskatās, kas paliek ar vecām mantām, veciem sijā, sakariem, attiecībām, profiliem, kuros tu esi iereģistrējies, jo tā viss ir enerģētika, tā skaitā, un tu tur esi atstājis savu nospiedumu, savu daļu no es. Un viena no tām lietām, ko es tagad visu laiku aicinu, ir salīdzināt to tā kā ar atmiņu telefonā. Tev ir tikai tik gigabaiti, cik ir, un tu neko klāt nevar pieņemt, kamēr tu neesi iztīrījis atmiņu un kaut kāds liekās lietas atmiņas. Tāpēc vajag pirms nāk pie astrologa vai numerologa vai kā cits speciālists, pirms vajag padomāt, ko tu no savas dzīves gribētu atmest un cik tu esi attīrījis to pagātnes nastu. Jā. Un tad skatīties, ko darīt ar esošo un ko tālāk darīt uz priekšu. Bet, principā, visu es saprotu, tu var atrisināt. Jautājums tikai, Kāds ir cilvēks? Cik tiem risinādams neatrisinās tur, kas tur ir, jo tur nāks vietā kaut kas cits. Vienkārši ir problemātiski cilvēki, ir harmoniski cilvēki. Cik cilvēki tik risinājumi? Es jau runāju un piemēroju tos jautājumus un risinājumus atkarībā, kāds ir horoskops. Tur vienam vajag vairāk laika un vienam mazāk. Man nāk tādos brīžos lielākoties cilvēki, kad vajag jau tādu ģenerālu pagriezienu punktu. Man horoskopā ir ļoti daudz pašam uguns stihijas, un es varu tikai pagrūst uz kaut ko radikālu, jā. Tāpēc tādiem maziem jautājumiem man nemaz īsti nenāk. Tā vai ģenerāli, tādu karmiskie, un tad ir no puņķiem un asarām vienā stundā līdz garīgai ekstāzē, jā. Tas jau viss tomēr ir tāds dzīves teātris sazipotā variantā, jo jāizskata pagātne, cilvēkam vēl jānotic, viņu vēl ir jāsagatavo un vēl jāpavirza. Tas viss stundas ietvaros. Jā, tas laiks nav īpaši, tā liekas stunda, bet patiesībā, cik daudz var stundā paspēt? Atkarībā, cik katram kapacitāte. Daži jau pēc 15 minūtēm jūt jau, kad ir jau baterijas jau uzlādētas. Kad netur to tempu līdz nāks pielāgoties. Un vairāk par stundu nevajag. Nevar vairs uztvert cilvēks. Man vienmēr ir licies, ka tu astroloģiju, un arī numeroloģiju, protams, esi tā, cik vien iespējams uz šo brīdi esi izkodis līdz kaulam. Ka tu esi tas astrologs, kas tiešām ir tā kā ar sirdi un dvēseli tajā visā, un tāds,
gandrīz vai no dabas astrologs. Bet kā tu atklāji astroloģiju priekš sevis? Kā tev vispār tas sākās? Cik reizes par to domāju, kā tas ir sācies, cik man pašam ir varianti, kā tas varēs notikt, ja? Bet viss tuvāk un patiesāk ir tas, kad es par to daudz domāju jau tīņu gados, kad grāmatplauktā vecākiem atradu vienu astroloģijas grāmatiņu, kur es joprojām šeit tad izmantoju, viņa ir labākā, kas 90. gadu sākumā pašā iznāca, ja? Un tad soli pa solim uzzināju, ka var mācīties, ka var apgūt, un augstāku izglītību es biju iegūst, un vajadzēja attīstīties tālāk. Un vienā reizē es iestājos gan draudzē, gan kristīgajā apmācībā uz iesvētībām, gan arī aizgāju uz astroloģijas skolu. Arī divas it kā nesavienojas lietas. Bet viss mans horoskops ir tāds, ka jāsavieno nesavienojamais. Un tā tas soli pa solim sākās. Vienkārši šī tēma interesēja, un arī pašam sākumā šķita mistiska, un es varu teikt, un arī patiesībā es tā uzskatu, un pārliecība bija diezgan dzelžēna, kā jau pirmajā datumā dzimušajiem, ka es palīdzēju noņemt to mistisko noslēpumainības plīvuru un parādīt, ka cilvēks pats var sev būt astrologs un pats lietot tos kalendārus, un ka tam nevajag ne liels resursus, ne ieguldījums, ne gadiem mācīties, ka savu dzīvi var uzlabot šeit un tagad, kaut vai paņemot jebkuru mēnesi kalendāru rokās. Tas bija mans lielais sapnis, lai nav tā, ka ir atkarība vai no baznīcas, vai no astrologa, un tas nav normāli, ka cilvēki iet ļoti bieži pie astrologa. Vienreiz atnāk uz kaut kādu grūdienu, un tad ne biežāk kā reizi gadā, lai atrisināt kaut kādu gada horoskopu vai ko, bet ne jau katru otro nedēļu. Kaut kādas nopietnākas problēmas. Tad tam astrologam ir problēmas pašam ar sevi. Ja viņš tā piesaista cilvēku, pie viņa ir visu laiku jānāk. Tu centies palīdzēt tā, lai pēc tam cilvēks pats tiek galā, vai ne? Jā, mājas darba man ir ļoti daudz sadot cilvēkam. Viņš tik ātri neizpilda. Priekš viņa paši, ne jau priekš manis. Jā. Jo nevar jau visu arī to atcerēties un paturēt sevi. Tādi gigabaiti pilni vienkārši. Un tad tiek iedots tādi uzdevumi, kas cilvēkam pašam vajadzīgi, un galvenais, lai izprot, kas viņam vajadzīgi pats no sevis. Un tāpēc man ir prieks, ka citreiz caur citiem cilvēkiem atkal dzirdēt, ka šis cilvēks stāsta, ka viņš pats ir nonācis līdz būtiskiem lēmumiem, nevis ar atsaucu uz mani, bet tā kā pats no sevis. Tas, man liekas, ir astrologa lielākais uzdevums, kad cilvēks paši dziedinās it kā ar tevi kopā, bet pēc tam uzskata, ka tas ir viņa paša nopelns. Jā. Tā, un es astroloģiju uzskatu par instrumentu. Bet tu neesi nekad nožēlojis, ka tu esi izvēlējies astroloģiju, nevis es tagad sapratu, tu esi arī tā kā mēģinājis studēt kristietību un kaut ko arī domājis par to līniju. Neesi nekad nožēlojis, ka pareizo izvēli, kā tu uzskati, pareizo izvēli esi izdarījis dzīvē? Es esmu tiecīgs meklēt jaunas iespējas un jaunas izpausmes, un ja man ir jautājumi par kristietību, es aizbraucu lieldienās uz Jeruzalemi, uz svētvietu, pavadu tur laikus, paskatos no iekšpuses, kā tas izskatās. Ja man ir jautājumi par Toru un ebrejiem, es atkal to pētu. Un es tāds pētnieks jūtos, un līdz ar to es nejūtos, ka es būtu kaut kur apstājies pie vienas profesijas un tur nobāzējies un nožēlot, tas tā. Jo daudz jau vispār arī itsevišķi, ir mācītāji, kas uzskata, ka astroloģija ir pretrunā ar kristietību. Tā ir viņa problēma, tā nav manējā. Es risinot šo jautājumu priekš sevis, nevis tāpēc, ka man kāds prasītu, kopā ar palīgiem izpētīju Latvijas luterāņu mācītāju numeroloģiskās matricas. Un kopējais secinājums tas bija tā, balstoties uz numeroloģijas klasiku, ka tur ir nevis patiesi garīgi cilvēki, bet garīgumu meklētāji. Tātad mūs māca skolnieki to, ko vajadzētu viņiem zināt jau pēc būtības. Tajā brīdī es priekš sevis atbildēju, vai man ir viņiem jāatbild vai nav. Man nav laika skolot
skolniekus? Nezinīšu, man ir savi jautājumi. Varbūt tas skan tā augstprātīgi un dīvaini, bet tas man netraucē iet uz baznīcu, tad, kad es to vēlos. Un tad mēs diezgan loģiski nonākam sam jautājumam, kad vajag iet, kad vajag darīt, un tas astroloģijas jājām zirdziņš un ļoti profesionāla astrologa kompetencei, ko tieši no viņiem vajag prasīt, kādu ko darīt. Astroloģija balstās uz to precīzo laiku. Nevajag iet katru svētdienu, vajag aiziet zīmīgā laikā. Tikko nopublicēju par īstajiem saulgriežiem, jeb jāņiem, kāpēc tad svinēt atšķirībā no 23. 24. Nu, es strādāju tā ar to, kā mums šai vietā labāk izmantot to laiku, kas man ir dots. Kam dots šodien laiks? Tam arī viņu vajag izmantot, nevis izgudrot. Un tad atgriezties, nožēlot, pārmainīt un atkal un tā cilpot tikai. Vairāk vajag iekļauties tai laika plūsmā. Bet kā tu domā, savās sajūtās ir vērts ieklausīties? Nu, ja cilvēks tā mēģina tagad aizmirst visādas tur dogmas pieņēmumus un sabiedrības uzskatus un vienkārši ieklausās sevī, tas kaut ko dod? Jā, bet tad ir jautājums, kurš šo jautājumu uzdod. Ja man to uzdod jautājumu, ja es ar to sāktu sarunu ar uzņēmēju, ar cilvēku, kuram ir uguns un gaisa stihija, kurš saka jādara, jāgrib, kādas sajūtas, tad tas nebūtu īstais ceļš pie viņa. Savukārt, ja pie manis atnāk vēža zīmes pārstāvi, kurai viss balstās sajūtās un intuīcijā, tad ar viņu par šo var runāt. Tas ir, protams, ka sajūtas ir nozīmīgs, bet jautājums, kurā vietā, kurā laikā. Ja man jāglābs slīkstošie un es tagad balstīšu sajūtās, vai patiešām es to gribu, vai kurā brīdī ir runa par to. Principā tu skaties no tā, kāds cilvēks pie tevis atnāk, kāda personība, jā? Jā. Katrs mēs runājam savu horoskopu un to, kas tur ir. Un numeroloģijā uzreiz varētu pateikt, ka sajūtas, intuīcija, to sirdsbalsi nosaka piecinieki matricās. Ja? Kam viņi ir, tam jāieklausās sajūtās, kam nav, tam ir jāmācās to darīt un tā projām. Redz, ar astrologam tādu vienu kopīgu atbildi ir ļoti grūti dot. Dievs ir, bet kāds kurš priekš kura un sākās. Ja? Jā. Nav tik viennozīmīgi tāda dalījuma. Bet tev ir kaut kādas mīļākās tēmas astroloģijā, par kurām tu labprātāk runā, vai viss ir vienlīdz tā kā interesanti priekš tevīm? Izgājis cauri konsultācijās esmu visādām tēmām, bet šobrīd palicis vairāk pie tā, kur arī mājaslaps izveidots astrosports, astrobiznes. Tāpēc, ka man interesē, lai vīrieši darītāji vairāk izmantot to astroloģiju, kas starp citu ir grūtākais ceļš. Vieglākais ceļš būtu tā, kā lielākā daļa kolēģi vienkārši, kas nāk, ar to arī strādā. Ja? Man nav tāds horoskops un man nav tādu uzdevumu samierināties to, kas uz doto brīdi ir, bet izglītot vairāk. Arī tādēļ, ka man vecāki ir skolotāji. Un varbūt tāpēc tas gēns ir tāds radies. Un, jā, es vairāk dzīves kods, būtība. Kas ir katra būtība? Ar to es sāku. Man var atnākt prasīt, kāds man attiecības ar Pēteru vai Jānu. Es tik un tā dāmai teikšu, sākam ar tavu kodu. Un ar to risinot arī Jānis vai Pēters atkrīt un varbūt uzaust Aleksandrs, ja? Piemēram, kaut kad pie apvāršņa. Bet pamatā es to darbību virzu uz laika izmantošanu, jeb laika spēku un biznesa, sports, jo tur konkrēti var pārbaudīt, kā tas uzreiz strādā. Ar matiem un nagiem ilgi var runāt, ka no tā ceļas kaut kāds labums vai sliktums, bet tas ir, varbūt nav. Biznesā to ļoti ātri var pārbaudīt, vai uzņēmums strādā vai nestrādā. Un viena no manākajām topa tēmām, par ko man pat sporta zālē vīrieši sākuši prasīt, jo tā laikam ielaušanās viņa teritorijā, zināt kāda? Seksam nē, datumi.
Aha, jā. Kad ir kategorisks eksam, ne, tas šogad iekrīt tieši kalendārijos Jāņos, pēc pilnas programmas sākot ar Līgo nakti, jā, tad papārdes būs rūktenis vispār. Nu, lūk, un to es sāku likt, un tā rezonance man par lielu izbrīnu atsaucās tieši uz vīriešiem. Jo man tieši pēc tam ļoti daudz sazinoši prasīja vīrieši, baņķi, ko tu esi sarakstījis. Man priecē, jo līdz ar to viņi paver to savu kanāliņu, uztvers uz citiem jautājumiem arī. Jā, es arī pamanīju, ka turpat ir aptauja. Astrologi.lv, jebkurš, kurš vēlās, var aizpildīt, tur aptauja ir un ļoti interesanti. Es arī esmu aizpildījusi. Jā? Jā. Astroseks aptauja, tur jā. ir ap 2000 anketētie cilvēki, un aptauja ļoti, kā pati zina, ļoti nopietna. Jā, tur jā. taps ļoti labs pētījums par latviešu seksuālajiem paradumiem, atbilstoši arī zodiakam, jo to, ko raksta grāmatās, tā dzīvē nav. Un vēl viena man mīļa tēma ir, ka dzimšanas diena jāsvin 12 dienas. Un jau kuro gadu es ļoti rūpīgi pats sev arī skatos, kur sagaidīt dzimšanas dienu, jo tā var pamainīt gada to struktūru, vispār pārcelt problēmas no viena lauciņa uz citu. Un šogad vispār bija ļoti sarežģīti, jo 1. jūnijas bija tik jaudīgs, ja, tur spriedzes bagāts, kad bija obligāti kaut kur jāpārceļ, kur un kā, to jau varēja izsekot visu līdzi. Kur es tvītoju un rakstīju par šo procesu, bet tā ir noteikti lieta, kur pats cilvēks var būt savs laimes kalējs un ietekmēt savu gada ritmu, jo gads sākās ar dzimšanas dienu. Personīgais gads. Jā. Tā kā tas teiciens, ka 1. janvārī vajag sākt jaunu dzīvi, ir daļai patiesi ne 1. janvārī, bet 1. dzimšanas dienas dienā. Bet kura tā ir, tur var būt nobīdes pa vienu dienu šurp tur, tāpēc, kad ir īsais un garais saules gads, un tad tur var mainīties datumi un laiki. Bet ne ļoti, un dienat šurp tur. Bet to jau var izrēķināt, vai ne? Jā. Bet cik ļoti tas ietekmē vispār cilvēka dzīvi, ja viņš sāk ar to 12 dienu svinēšanu? Nu, tad cilvēks nav zinājis to, pieņemsim, viņš dzīvo, mierīgi dzīvo tā, kā viņš vienmēr dzīvojas 1. janvārī uzsācis jaunu gadu ar jaunām apņemšanās, tur kaut kādām izdomātām savām. Un tagad viņš ir izdomājis viss, tagad es dzīvošu pareizi, es sākšu ar tām 12 dienām, sākšu gadu no savas dzimšanas dienas. Cik ļoti viņš var izmainīt savu dzīvi? Tur krustojas tās vairākas zināšanas sistēmas šajā faktā. Pirmkārt, kad tu svini savu dzimšanas dienu, kad tu priekš sevis svini, kad tu esi apzināti līdzdarbojies visām 12 dienām, kuras pēc tam atbilst 12 mēnešiem. Tu esi klāt katrā dienā, tu kontrolē savu dzīvi, cik to vispār ir iespējams tajā likteņa struktūrā. Un tas ir ļoti svarīgi, tas ir vien ir iegūms. Otrkārt, tu pēc tam vari paskatīties, ko tu esi darījis pa dienām un kādi tev bijuši mēneši, tu jau vari salīdzināt ar kaut kādu analīzi. Bet tas astrologa pieskāriens tur ir tajā, kad vietu izvēlēties, kur sagaidīt. Un man jāsaka paldies Dievam, kad 2 gadus es pārcēlu uz mazāk kaitīgām sfērām tās problēmas, un viņas arī izpaudās tikai, kā saka, kaimiņos. Garām ejot tā. Garām ejot. Un tas ir apmēram tā, zibens ir paredzēts, jautājums, kur tu viņu laicīgi tā kā novadīsi. To, ka būs, tas ir skaidrs. Vai tas iespērs tavā kokā, kaimiņu kokā vai pārī mežā kaut kur, tik daudz var viņu nokoriģēt. Šai gadījumā tas sanāk ar astrologu palīdzību, bet var arī pats mēģināt tur skatīties caur tiem maniem projektiem, kā to darīt. Bet ir tādas lietas astroloģijā, ko astrologs redz, ko cilvēks nevar izmainīt savā dzīvē. Taču planētiņas dzimšanas brīdī, kā viņas ir sastājušās, tā ir sastājušās. Tie stāsti jau ir arī tādi skumjāki. Ja es ar astrologs ar savām zināšanām redzu, kad var aiziet kāds no vecākiem, vairākos gadījumos tas ir tieši manā praksē māte bijusi, tad to teikt vai neteikt cilvēkam. Jā. Un kā teikt? Es izvēlējos
vienā gadījumā tas bija stāstīt, kad jāatjauno un jāuztur kontakts ar māti tuvākā gada laikā ir obligāti, vienalga kāds attiecības jābrauc, jāizrunājas tā un tā. Pēc gada viņa atnāca un teica, kāpēc jūs man nepateicāt, kad viņa nomirs. Es prasīju, kāds ir attiecības, bijuši tieši uzlabojās, viss ir atrisinājies, viņa aizgājuši, tā kā viņai mierīgs prāts. Jā. Un es nedomāju, ka būtu labākais scenārijs bijis, ja pateikt, ka viņa aizies. Turklāt tā ir patiešām jau iejaukšanās, man liekas, tai kompetencei, ko mācītāji jau pretdarbojas. Un ja nu nē, un to esi pateicis. Jā. Ir lietas, kuras nākās tā, kur jābūt tādā dilemmā ir un jāizdomā labāko risinājumu. Jā. Un tādas situācijas, robežas situācijas, kur tā lielās tēmas, tur nāve vai dzimšana vai kas vispār man laikam mīļākās tēmas, jo bieži vien tur kādam, ko smirst vai dzimst. Ja? Es piedalos gan tajā procesā, kur atmirst vecais un rodas jaunais. Tur, un manā praksē ir ļoti daudz gadījumu, ka tad, kad dzimst kāds jauns, kāds arī aiziet. Es pats dzimu laikā, kad neilgi bija aizgājis vecais tēvs, man meita dzima tādā laikā, un man arī klientiem līdzīgi stāsti ir. Jā, man arī meita dzima laikā, kad aizgāja mana vecmāmiņa. Jā. Vienkārši liekas, ka nav mums nekāda saistība, līdz ko mēs parunātos ilgi, izrādītos, ka vēl ļoti liels saistības. Un tas arī atbilst manam horoskopam un tiem skorpioniskajiem akcentiem, kas tur ir. Un arī vārds ir Kristaps, ja pārcēlājs no viena krasta otrā pēc latviešu mitoloģijas, kas ir sakņojies kristietībā. Un tā es tāds pārcēlājs tur darbojos. Un ja es apzinos šo savu lomu, tad es viņu sekmīgāk varu pildīt. Un ļoti man patīk vārdus dot bērniem. Ne tā kā dot, es varu dot savējiem, ja, bet palīdzēt klientiem, kur ir izmisuši, ja, un kur ir vecmāma saka vienu, vectēvs otru un vēl sieva un tā tālāk, ka tur ir 7-8 kombinācijas un bērns pat mēnesi bez vārdu ir, ja, ko darīt. Un liekas, ja neesi tajā iesaistīts, ka smieklīgi, vai ne, bet patiesībā tur nāk līdz tāds rūkums, tu iedod bērnam vārdu un vēl pusi dzimta rūkst par to, diezgan traki. Un tur kā numerologs tad arī palīdzu, un man ir atsevišķa mapīte ar tiem vārdiem, jo tie vārdi un dzimšanas laiki ir tik labi sakombinēti, ka tur jābūt ir dižiem cilvēkiem. Es tos materiālus tā atsevišķi nolieku. Varbūt kādreiz apkoposi kādā grāmatā, tā ka būs tā vairāk sakrājies. Iespējams, jā. Tas būtu ļoti interesants materiāls. Nestāstu, vai neteikt, ka vispār neko nestāstu. Ja, tāds nekaitīgs vispārīgs gadījums, jo tie Latvija ir maziņi, tie gadījumi ir tik unikāli un cilvēki tik jaudīgi, ka neko nestāstu parasti. Ne, tas jau arī būtu pareizi. Ne kolēģiem, ne mājās, neko kluss kā kaps. Bet tu esi arī viens no astrologiem, retajiem astrologiem, kuri nebaidās rakstīt politiskās prognozes un arī aprakstīt politiķus, politiķu astroloģiskās kartes. Jā, man izglītība ir politologs, sabiedrības vadības maģistrs. Es esmu par to rakstījis savu laiku arī nebūdams astrologs. Un tajā ziņā jau nekas nav mainījies, kā rakstītā rakstu jautājums tikai par ko un no kādas puses. Pagaidām ar visiem tiem skeptiķiem man neesmu ticis atmaskots ar nelāgām prognozēm, vai arī es vienā brīdī secināju, ka es esmu izteicis ļoti daudz prognozes. Jā. Un es pat kaimiņu partiju brīdināju, ka šajā laikā kategoriski nedibina nevienu partiju. Un jau pēc nedēļas parādās ziņa, ka uzņēmuma reģistrs nepieņem reģistrācijā. Ja viņš ir mainīt valsts politiku, un valsts viņam nepieņem pat, un nevis tāpēc, ka pretdarbotos, bet tāpēc, ka pats nemāk. Ja, un tas viss ir tā laika struktūras ietveros, kas uz to brīdi ir, tā kā prognožu ir daudz, jā, es viņiem nekautrējos, es arī izveidojos, ka Twitterī tagad var sameklēt, kāds tās ir prognozes. Porziņi prognozēja, Rīgas Dinamo prognozēja, visu kaut ko, un tas prognozes, plus mīnus, tā kā pie tā mērķa tuvu ir, tas 100% nevar. Nē, es arī pasaules līmenī redzējis astrologus, kuri 100% kaut ko noprognozētu. Un tie, kas ir noprognozējuši, tā kā Nostradamus, tur vēl jādomā, ko viņi noprognozējuši ir.
Jā, tur viss ir tā ļoti mistiski iepīts, nu, kad var atšifrēt uzreiz nāk dažādi. mistika, ka ļoti dažādi, jā. Tas ir kā horoskopu rakstīšana, kur tēma ir viena, bet katrs, kā izlasa, saprat citu, ko citu. Tas, starp citu, skaitās labs horoskops uzrakstīts. Tad, kad tu raksti par vienu, un visi saprot, katrs kaut ko savu. Jā. Bet, nu, es cenšos šīs prognozes izteikt maksimāli precīzi un brīdināt, ja šajā laikā kāda ziņa parādās, vai tas atbilst laika garam vai nē, jo tā trajektorija jau iet pēc kāda laika, un tas akmens piezemēsies kaut kur tālāk. Un to nosaka tas izmešanas brīdis. Jā. Kā ir, Kristofar, tā saucamajām dienas prognozēm? Cik daudz vispār viņas cilvēki var traktēt kā sev atbilstošas? Tā sauktos horoskopus. Tā sauktos horoskopus, jā. Jā, nu, horoskops ir tas, kas viss planētu kopums ar tās prognozes ir nosaukuši par horoskopu, jo tas ir iepriekšējā gadsimta sākumā. Pirmoreiz kā nodēvēja, tā vilciens aizgāja. Bet es teiktu tā, ja zinu, kuras lasīt, tad var precīzi izlasīt. Ļoti svarīgi ir, kurš to raksta. Jo, ja raksta astrologs tam un apakšā ir parakstījies, tas ir tā kā komentāriem. Tur kāds par to galvo liek. Jā. Nu, tēlaini sakot un garīgi skatot, liek galvu ķīlā, ka viņš par tiem vārdiem atbild. Kuriem nav paraksti vai kuri sagrāvstīti no interneta, tur es pat neiesaku. Dievs vien zina, kas tur ir, Dievs vai ne? vien zina, jā. Katrs jau atrod to, ko viņam vajag, jā. Lai visi te grauds ar trāpās. Bet tās, ko es esmu rakstījis, un tā metode, ko es izstrādāju, viņi ir gana precīzi, ja, kā es jau teicu, zinu, ko lasīt. Un dāmām ir jālasa horoskopi, jeb tie dienas apraksti prognoži pēc mēnesis zīmes. Un uzreiz secīgi jautājums, cik daudz dāmas zina, kāda ir mēnesis zīme. Jo saules zīme nosaka, ko visi it kā zina, tāpēc, ka viņam tas mēnešu nogrieznis. Ja? Nu, tie ir tie, lai cilvēki saprastu saules zīme, tas ir tas mežāzis, ūdensvīrs. Jā, zodiaks, kur saule iegājas kādā zīmē. Ja? Un tie ir priekš vīriešiem. Aha. Jo saules zīme ir vīrišķais pirmsākums. Ja kāda dāma sajūtas ļoti vīrišķīgi, kā lai viņi lasa klasiku. Pēc klasikas tos dienas horoskopus. Tā sauktās. Bet viņai būtu jālasa pēc mēnesis, jo mēnesis atbild par sievišķo pusi, par viņas būtību. Tātad sanāk, lielākā daļa vienkārši nepareizi lasa. Un visgudrāk ir abas divas lasīt. Un patiesībā tur pa vidu. Nu, tas nozīmē, jo viena kāja var iet tur, otra tur. Un tad tā ir slikta diena. Tad, kad abas kājas ir taisni, ja, vai arī krustēs, tad jāmāk izdejot. Nu, tā kaut kā. Tas nozīmē, ka ir jāzina divas lietas. Personīgi es esmu dzimis pilnmēnesī. Es ar to lepojos. Tāpēc man ir kalendārs ar pilnmēnesi, tāpēc es esmu pilnmēnesis svētkus, tagad propagandēju. Ja. Tas nozīmē, ka man saule atradās Dvīņu zīmē, bet mēnesis Strēlnieka zīmē. Un viss ļoti tā viens no otru ir pilnmēnesī. Un lai būtu vēl labāk, viss tuvāk zemē ir Perigejā. Tā kā Melankolija filma. Vitas lielais tās, ja. Jā, tāds smuks apaļš. Tātad es lasu abus horoskopus, kuris ticamāk būs pretrunīgi. Un tātad jāmāk to savienot, vai gudri lasīt. Un man ir milzīgs prieks, kad tie horoskopi savulaik arī bija tik populāri, kad ieiet kafejnīcā un ēdot, ja es redzēju, ka tur blakus galdiņi, zin, kā kafejnīcās visi skaļi tur runā, ja? Nav obligāti jānoklausās, lai dzirdētu, kad 20-gadīgs čalis saka otram čalim, klausies, tu lasīji šodienas horoskopus, kāds horoskops? Nu, tur baņķa. Un skaļā balsī nolas, kas viņam horoskopā, un abi divi pasmējās un sāk attīstīt tēmu. Brīnišķīgi, jo man vairāk un labāk ir šķitis, ka vajag radoši pieiet tam, kas tev atnāk pie tevis vai ko tu izlasi. Jo arī tie simboli, kas strādā, ja tu klientam pasaki, kad viņam ir jāizmanto dzīvē kaut kāds simbols, pildspalva, viņš saka, kāda pildspalva, kādā veidā, ko to tu pats izdomā. Un tad tā ir tava dzīve, tev jābūt radītājiem. Un te nav nekāda pretruna ar to, ko sludina baznīca, ka radītājs mēs tur augšā, bet tev iekšā un tu nodarbojas ar radīšanas procesu.
izdomā pats zilu, zaļu vai kādu. To mēs varam padiskutēt, bet iniciatīva, kur ir jānāk no paša. Un kā ir ar tādiem horoskopiem, kā tur visādi, nezinu, modes horoskops, un tad tur, nezinu, vēl, viņi ir visdažādākie, man pat tagad ātrumā nenāk prātā visas tās muļķības. Ko tur saraksta. Gripas horoskops, tas bija pats interesantākais, ko es redzēju internetā. Iespējams, kad ir, jā. Vispār ir horoskopā punkts, jeb tā sauktā māja, kas nosaka, kādā veidā tu nomirs ir aizies. Skaidrs, ka tur ir kaut kāda zodieka zīme. Jā. Un pēc tās var pateikt, kāda būs tā pēdējā stundiņa. To var pateikt. Man arī ir prasījuši, kā es nomiršu un kā to var pateikt, bet vai ar to vajag sākt. Laikam nē. Atnāk tāds depresīvs cilvēks, jau strikti paņēmis līdzi, un kā es nomiršu. Piemēram, astrologi nebūs tie, kuros mēs publicēsim jebkuras muļķības. Es tur roku uz pulsa, mēs sadarbojamies ar praktisko astroloģiju, tur ir raksti no turienes, es lieku nopietnākus. Un vienā brīdī var tiešām sanākt, ka mēs esam tāda tīra astroloģiskā drošības saliņa. Personīgi licies, ka astroloģija ir tāda sena zinātne, ka ir vēl daudz citas senas zinātnes, kuras var miedarboties ar astroloģiju, un ir ļoti daudz, kuras nekādīgi neiet kopā. Un tad, ja kāda ir zāļu sieviņa, kas ir ļoti sveitīga lieta un laba, un ja to māk astroloģiski izskaidrot, brīnišķīgi, kas tad citu mums trūkst Latvijā, kad viss zālīts pierakstīt, kurai planētai atbilst, un ka tas būtu ideāli, ja? Bet, ja pasaka, ka cilvēks ir zāļu sieviņa un astrologs un nekādā veidā to neiemiedarbojas, tikai piemin astroloģiju kā tādu, tad tā ir jau kaut kur jau sākās skaitniecība, vismaz tai sfērai, ko es pārstāvu. Jo man pēc tam ir grūti pastāstīt un paskaidrot uzņēmīgiem cilvēkiem, ka es pārstāvu citu astroloģiju, acīm redzot, nekā tajos žurnālos, kas ir sarakstīti. Tur ir astroloģija sāk pieminēt vienkārši daudz kā brendu, lai arī tur pēc 10 minūtēm, kas ar šo cilvēku parunāja, man īsti nav par astroloģiju vairs ko runāt, jo tur viņas nav. Tur ir vienkārši cik melns aiz naga. Izklaidējoši kaut kāda, jā. Ne, cilvēks zina zodieka zīmes un zina, ka kaut kāds planēts un uzreiz piekabina sev tekstu astrologs. Tieši tāpēc mums ir certifikācija, un ja cilvēks izgājis certifikāciju, tad viņš saprot vairāk nekā viens grāmatas tiesu. Tikai tik daudz tas garants, tā certifikācija ir, ka cilvēks zina astroloģiju. Un man bieži jautā tādi jautājumi, pasteikšos priekšā, pajautāt, bet, tā pusnopietni sanāk, vai es ticu astroloģijai, un es parasti atbildu, ka es ticu Dievam, bet es zinu astroloģiju, un tās ir divas atšķirīgas lietas. Ne, bet tu jau nemaz arī nevarētu būt astrologs, ja tu neticētu astroloģijai. Tas taču pats es zinu astroloģiju, es ticu Dievam. Jā. Ticība ir tas, uz ko tiekties, ka tur ir vairāk tās sensitīvās sajūtas. Astroloģijā ir jāzina, kā interpretēt. Tas ir apmēram, ka es ticu, kā es nogriezīšu dzīvu žogu un sēžu un ticu. Astroloģija ir šķēres, ar kurām tu reāli izdari noteiktā laikā, noteikti liek šņik un ir gatavs, un kāds var sakars ar ticību. Es griežot var ticēt, kad izaugs kaut kas liels un tā tālāk. Tā ir cita dimensija, domformu. Jā, patiesībā jā. Un par tām domformām runājot ir tā, kad astrologs var iedot cilvēkam vislabāko datumu, punktu, kad viņiem vajag kaut ko izdarīt. Viņi ir vienojušies, ka viņi tur centīsies kaut ko darīt, lai pēc tam būtu plus rezultāts. Jā. Bet ko cilvēks izdara, un kā izdara, un ar kādu ticību, es jau klāt nestāvu. Es jaunam pārim nestāvu pie jāvāda un uz gultu nedodos līdzi. Viņiem tas pašiem jāizdara. Un ja viņi tur kaut ko nočāmā neizdara, tā ir viņa atbildība. Bet datums var būt labs. Jā. Bet tādā štruntīgā sliktā datumā tā trajektorija nebūs uz to mērķi, kur viņi ir iecerējuši. Viņi vienkārši būs, vājāk, švakāk, ne tāda. Lai arī viscēlākajiem nodomiem, tur cūcene negadīsies, ja?
labā datumā neko nezinot par astroloģiju, kas var, tā kā sportā saka cūcene, ja, tur veiksmes faktors var trāpīt vienkārši čūnā aiziet, cilvēku, kā veicās, bet sliktā laikā, nav viņas, nav, pirms finiša nokrīt, tā kā vienā otrā video rāda, kur viens sāk priecāties ar riteni braucot, jo pirms finiša nokrīt, apmēram tāda ir sliktā laika ietekme. Tā kā kopumā tas ir, mans darbs nav ne grūts, ne viegls, jo man domāt patīk, man ļoti aktīvi, man tieši ir grūti, ja man nav par ko domāt. Un astroloģijā tur ir tik daudz domājamā materiāla, ja? Un to planētu stāvokli, kāds ir uz to doto brīdi, jau es tā kā pārzinu, man nav jāskan visu laiku pie kalendāra. Es zinu, ka tagad ir augošs mēnesis, tuvojas pilnmēnesis, un kāda ir tā enerģētika un saturs. Un tā kā es pats rakstu prognozes 3 mēnešiem uz priekšu, tad es jau arī zinu tos periodus. Atliek tikai saprast, ko tev vajag izdarīt. Jā. Un tāpēc arī tiem cilvēkiem, kur dodās pie astrologa, ir jāskatās, vai nav kurpnieks bez kurpēm. Vai vajag uzņēmējiem iet pie astrologa, kuram nav sava uzņēmuma, kurš vispār nesaprot, ka ir tāds uzņēmuma reģistrs, tikai, tā kā pie kasas datums izdod, ja? Un tur nāk tas, tā enerģētika un saprašana, cik cilvēks ar to pats ir strādājis. Un arī attiecību sfēra vispār ir super interesanti, ja? Tā nav sfēra, kurā es konsultēju, viņa man nav tik interesanta, bet daudz, kur konsultē, tur... Bet tu viņu pārzini? Protams. Jā, bet astrologā vai sadaļai, attiecību sadaļai es nevaru atrast redaktoru. Neviens nevar uzņemties publiski pasakot, es esmu attiecību profesionāls, attiecību guru, kā astrologs. Ir savas lapas, un tad tas internetos es lasu, kad vieni uzskata, ka jāiet pie tāda, kuram ir mājas dzīve vispār harmonija, kur visi bērni pulkaini, 3 suņi un vēl vispārējais. Un citi atkal saka, ko tāds cilvēks zina no dzīves, ja, kurš nav izmāsts cauri tur 5 sievas un vēl kādu. Ja Džilindžeram jākļūst par astrologu, viņš būs labs vai slikts astrologs attiecību ziņā. Tas ir tas jautājums, ja, kur katrs pats lai atbild. Bet tur ir tik daudz tas peripētīs un emocijas un notiekoši nenotikušā, ja, ka tur man nav tā mīļākā tēma. Bet tu esi ļoti daudz arī analizējis tādas Latvijā populārus, atpazīstamus cilvēkus. Kā tev pēc tam tas nav kaut kā no viņu puses tā nepatīkami atsaucies? Vai visi, tomēr izšķidāts tas cilvēks mazliet ir? Jā, un es arī esmu noķerams uz ielas, un pat kabinets ir vai ne, un Twitterī atrodams. Tev pat nav kur noslēpties. Nav kur noslēpties, bet parasti jau tā pārdomāju, ko var teikt, ko ne, un es īsti ir slaveni cilvēki, kuri dzīvo klusi mierīgi, iznāk savās profesionālos ietvaros ārā no tās savas salas, un man nav nekāda vēlme līst te viņu alā iekšā, ko viņi neizrāda, bet tie, kuri izrāda viņu, par to var arī parunāt. Un nav tā, ka es pats eju uz redakciju un saku, man ir ko teikt par kādu, dodiet man. Jā, lielākoties jau man pajautā. Bet ir bijis tā, ka es pasaku par konkrētiem cilvēkiem, es neizteikšos. Tieši tāpēc, ka tā ir viņu aliņa, un tur nav ko līst. Un savu laiku man palūdza uz brigaderes jubileju izanalizēt viņas horoskopu, jo atradās sprīdīša pirmuzmetums, un man tai numeroloģijas programmā ir tieši sprīdītis, ja. Un es sāku analizēt viņas biogrāfiju, un man visu laiku nedēļu tādu mieru, kad, nav tas labākais veids, kā viņa privāto dzīvi ķidāt. Un es sāku lasīt viņas teikto, un viņa pateikusi, ka lūdzu vērtējiet manus darbus, bet ne mani pašu. Āmen. Ar kādām tiesībām. Tā kā, ja kāds slavens cilvēks negrib, lai viņi ne astrologi nekas skatās, lai paņem un publiski arī pasaka, uzrakst kaut kur, nevērtēt man publiski neviens. Un tur neviens astrologs nevar pirkstu pielikt. Un tā es pa brigaderi uzrakstīju no darbu skatu punktu. Jā. Savukārt Rainis,
kurš visu uz āru, kāpēc viņu nevērtēt. Nu, es tā, un tie jau arī neko, nav jau daudz tādu, kur ir paši iziet uz āru, ja kāds pasaka, tas skries un iet pakaļ. Varbūt 2 tādi zinām Latvijai. Nu, tai domai jau arī spēks, ja viņai ir kaut kāds tur pamatojums un kas tad jau par to kaklus nelauj. Jo es vienmēr esmu centies ne tikai tā pabiedēt, ja, jo man pēdējā laikā ir tur žurnāls ir slavenību nāves, nu tāds sūri grūti būs, ja kaut kā tāds, zinām, zīmogi, jo man uzlikusi sabiedrība, ka es tādu biedēju pa daudz, bet es arī dodu risinājumu, ko darīt šajā laikā. Tagad ir traumatisms līdz 30. jūnijam pastiprināts. Nu, ko tas nozīmē? Tā ir brīdinājuma zīme, tā ir biedēšana, kad braucot ar mašīnu, taču mēs pie katras brīdinājuma zīmes nelecam ārā un nebaidam, nesakam ārprāts. Jā, bet starp citu šajā laikā tiešām ir ļoti daudz arī satiksmes negadījumu. Mēs katru dienu gandrīz dzirdam, ka ļoti daudz... Jā, nu arī tāds pētījums mums ir, ka pat mēnesis fāzes pa 25% palielins negadījumu risku un bojāgājušo skaitu 25%. Tas ir nu daudz, bet tā tas arī ir. Plus vēl, ja tas iekrīt piekdienā, tad ir vispār pastiprināt. Bet tas tā ir pierādījies, ka tā melnā piekdiena tomēr ir melna, jā? 13. piekdiena. Nē, nav. Otrādi ir, jā? Jā, es 10 gadus jau skatos līdzi un nav neviena bijusi tik melna. Tomēr tas 13. datums nav nekas no Amerikā tāds. Savukārt ir pētījums, ka tajās dienās vēl mazāk noziedzība, vēl mazāk negadījumi, tāpēc, ka cilvēks sabiedrē, ka melnā piekdiena un viņi mazāk iet uz ielām, mazāk kaut ko dara, visu savu mazāk ir. Bet tas ir atkarīgs, kāds zvaigžņu stāvoklis tajā dienā ir. Un tā nu ir sakrits, ka tais dienās pēdējos 10 gadus nav negatīvu planētu stāvokļu. Vienreiz bija, bet tad es skatījos līdzi un nebija nekas ārkārtējs, tik ļoti. Un tā nav tā, ka 2 Rīgas punktos tur ugunsgrēki, ja, un kaut kas. Ir bijuši, protams, arī tādi gadījumi, ka es noprognozēju, ka prognoze izskanēja tā, šajā dienā nos no sērkociņiem, ugunī kategoriski nē, un no rīta es pamostos un skatos, vienkārši Twitteris ir uzsprādzis par šo tēmu. Jā, izrādās Rīgas pils ir degusi tajā laikā. Savukārt Bērziņam tajā laikā horoskopā bija teikts, ka viņam ir iespējams ļoti lielas personīgās nelaimes, bet tā kā viņš te brīdī ir Rīgas saimnieks, nu, kā pils saimnieks, jā, tad pils dega, viss izrieģēja. Un viss mierīgi dzīvojas, pārcēlas citu vietu, kas patiesībā ir pirmo reizi prezidents nebija savā pilī ļoti ilgu periodu. Bet viņa horoskops šādi norieģēja. Tad pateikt sabiedrībai, ka ne jau viņš aizdedzināja, bet viņa horoskops miedarbojoties visu to, tur ir, sabiedrība, nezinu, vai ir gatava šādām tēmām. Ja? Bet viena cita tēma gan ir tā, cik mēs ļoti mīlam savus prezidentus, ja viņi prezidentūras laikā vai pēc tam visi kā viens ir vienkārši slimi. Visi. Cik viņi mums ir bijuši? 5? Jāskaita uz pirksti. Jā, 5 laikam. Jā, visi 5 ir slimi. Un to, ka Vējonim janvārs būs ļoti sarežģīts, to es arī pateicu. Un pēc tam arī, kad Ušakovam ir sarežģīts laiks, viņš to savu karikatūru uzspridzināja. Ja? Un te ir tās enerģētiskās spēles, vai no ar tevi notiek, vai no tu izmet kaut kādu ēsmu, un tas ir kā ar tevi pseido notiek. Līdzīgi kā cilvēki vienai kolēģei, kura teica, ka viņa sapnī visu laiku redz ugunsgrēku un nevar dzīvot tai vietā, es pateicu, bet klausies, ieslēdz šis seriālu ugunsgrēks un sāc skatīties, un tu it kā izrieģē. Jo astroloģijas viens no uzdevumiem ir tu enerģiju tā kā izkliedēt, kas tik un tā nāks. Nāks tēma ugunsgrēks. Un tu viņus skaties, tad tavā mājā ir ugunsgrēks ienācis. Nu, mūsdienu pasaulē, kad daudz ko nosaka internets un tāda pseido esamība, šādi var spēlēties. Daudz vienkārši to nezina. Piemēram, 9. 19. 29. mēnesi dienā var iet uz kino uz tādiem murgainākiem seansiem. Ja? Šausmaniem. Jā, tur
galina un tā tālāk, tu neielaid sevī, bet tu esi tajā procesā, tu vēl sabīsties, tu vēl notiek kaut kas ar tevi. Un tagad situācija, ka tu neaizēji uz turieni. Un tā enerģija nāk, viņai jānotiek ar tevi. Tad tev piezvana draudzene, saka, ka viņa ir drūms noskaņojums, viņa taisīs pašnāvī vai kaut ko, kas arī tajā laikā raksturīja. Un vienkārši cilvēki gaida tos notikums pasīvi tā vietā, ka viņi var izlasīt tur būs drūmā diena, ko man tagad darīt ar to. Un iet un sakārtot tā, lai viņi izrieģē. Tā kā... Vieglākā veidā. Jā. Vieglākā formā. Un šis tā sauktais ūdensvīra laikmets, kas atnes mums ir globalizācija un interneta, paredz to, ka tu vari tā pseido izdzīvot caur televīziju. Tāpēc dāmām vajag, jo īpaši skatīties seriālus. Izdzīvo visu to ārā, cik lieta, kā izdzīvo, vai kontrolēt, vai atkal atnāk vīrs mājās uz vakariņā un tad sāk stāstīt, kas seriālā noticis. Diez vai tā vajag darīt. Kaut gan dažreiz vajag. Pārnes uz citurieni, to vīra besi. Kā kurā situācijā. Un kā ir ar aptumsumiem? Aptumsumi, labi, ka atgādināja, tā arī viena no tādām mīļām tēmām ir īpaši starpaptumsuma periods, jo aptumsumi parasti ir 2. Un tas laiks starp viņiem ir tā kā starpaptumsuma periods, kur es esmu nodēvējis latviešu vārdā laika lūka. Latviešiem visi ir saugrieži un tam līdzīgs svētki bija laika lūkas. Aptumsumā ir tā laika lūka vaļā uz savu karmas ratu, ej un tur tā kā uz garāžu ķimerējies, dariet kaut ko, tikai nenes ārā savu viedokli cilvēkos. Tas nav labākais laiks, lai apsmiet politiķus, rieptu dzimtenei, nemaksātu nodokļus un tā tālāk, jo viss tev nāks ar kādīgi bumerāngu atpakaļ. Tas vienmēr nāk, bet šajā gadījumā ar papildus elementiem. Tad bumerāngs ar litekli, kur jau pielīt pa ceļam. Visu. Nevajag ņemt bankā kredīts, galvojums un tā. Vienmēr sakot, nedarīt neko tādu, kur ir varbūtība, ka var neizdoties vai kas var būt smagi, jo tā arī būs. Vienkāršot sakot, tādu biedējošs laiks, jo enerģētika ir brīvas. Tā kā parasts laiks varētu tikt salīdzināts ar tādu strautiņu, ūdens burbuļo, tu padzeries, viss labi, neko nedara, tik un tā forši. Un tajā laikā ir tā kā purva, tāds. Smagums, tāds necaurredzams, neskaidrs. Un tāpēc tajā laikā ezotēriķi iesaka strādāt ar sevi, to vispārīgo frāzi, kas katrā gadījumā nozīmē kaut ko citu, bet lielākoties nedarīt neko lieku. Ja tu vari kaut ko nedarīt, tajā laikā arī nedarīt. Ir cilvēki, kur šādā laikā ir dzimuši, un tas ir vispār viens liels stāsts, par ko kaut kad jāuzraksta ir, kas ar viņiem notiek, jo viņi ir tā kā slēdži, vienmēr atnāk, tāpat kā pēc numeroloģijas 4nieki. Atnāk, ieslēdz slēdzi un parāda gaismā, cik katra tumšāko kaktiņu, kas tur ir. Katram ir tumšais kaktiņš, kur samet visus, ko negrib apzināties, ko negrib zināt, samet it kā normāls cilvēks, bet kā ieiet te viņa pagrabā, tā šausmeni, jāmūk ārā. Viņi atnāk tieši uz tavu pagrabu, ne lūgti, ne aicināti, bet, tā kā karmas, tā vienkāršāt saka, atsūtīt, piesaistīt, nekas jau nav nejauši, un izgaismo tarakānus. Aptumsuma laiks ir tarakānu, ka lien ārā un pa visām vīlēm. Un kurš tad ir tas labākais laiks? Visiem tas labākais laiks. Visiem labs laiks nekad nav. Jo kāds iegūst arī uz to, ka kādam ir slikti. Jā. Un pa lielam jau ārsti pelna lielā mērā uz to, ka kādam ir slikti, kas ir cēla profesija, bet tur cilvēkiem ir slikti. Bet tas ir individuāli jāskatās, bet es parasti mudinu pievērsties mēnesi ciklam, kur ir noteikti darbības noteiktā periodā. Augošā mēnesī viena, dilstošā cits pilnmēnesis, tas neiet šai ritmā. Un man tiešām ir tādi klienti jau nākuši, ar kuriem īsti nav par ko runāt.
Viņi jau tajā Pat nesaprot, kāpēc viņi ir atnākuši, ja? Jo viņi ir tajā ciklā iegājuši un viss pats no sevis kārtojas, un viņi zina, ka kārtosies un iegūst tādu foršu harmoniju. Bet viņiem varbūt vajag apliecinājumu, apstiprinājumu, ka viņi visu dara pareizi. To, ja kad darīt, viņi plus mīnus arī zina. Viņiem drīzāk likās, ka vai viss var būt tik normāli, ka vai nav kaut kas paredzēts, kas nenormālāks par to. Nu, viņi jau sāk gaidīt. Tāda lielāka tēma vai nenāk kaut kur, tagad ir baigi forši un labi, ja. Nu, tie ir cilvēki, kuri izmanto to labo laiku, apiet zemūdens akmeņus, un kad normāls kravas kuģis nes savu karmu, bez vētrām, bez jebkā. Es neesmu tāds cilvēks. Man ar uguns stihiju vajag vētru, ja? Tad, lai pārbaudītu, ka tas strādā, es sagaidu, uzņemu, un tad mēģinu vētrā iziet cauri tiem rifiem, ja? Caur tiem labiem laikiem. Man ir citi aicinājumi, ja? Bet ja cilvēks ir tiešām tāda mierīga dzīve, harmoniski, un galvenā lieta, ko es arī tur redzēju, ko es arī pats esmu sapratis, kad laiks parādās, ļoti daudz laika. Vienkārši daudz, jo tev vairs lietas nav jāpārdara, tev nav 3 reizes tur jāskrien pie vienu to pašu vietu, tu aizies uzņēma reģistru, ka tur nav neviena cilvēka, un liekas, ka nav normāli, bet tā ir laba diena, jo visi guļ neko nedara. Un tad, kad ir pilnmēneši un pirmdienas, tad tur lielākā daļa ir visi saskrien, viņiem atsaka, tad viņi atkal skrien, ja? Un tādā gadā, ja tu esi izpildījis mājas darbu, labā laikā to izdari, un tie labie laiki, mēneša laikā ir 3 vai 4. Nav nemaz tik daudz. Ja pieliek to astroluksaforu, zaļu, dzeltenu, sarkano, kas es izveidojis, no tiem 3 datumiem, kas super labi, varbūt neviens vai viens. Un pa visu gadu, cik tas sanāk 12 datumi. To var ātri sarēķināt, iekrāsot tā, un cik lietas ir, ko cilvēks dara pirmoreiz svarīgākais. Piedzimst, kristās, iesvētās, satiekās ar mīļoto, aprecās, bērni jau dzimst, kā viņi tur, kā sanāk, kā lemts. Un kas tad vēl ir tāds dibina uzņēmumi, iestājas darbā, darbu nomaina netik bieži, nav jau to lietu, ko darīt. Ja nav ko darīt, tad var sākt eksperimentēt labos un nelabos datumos stādīt puķes. Man senčiem ir daidārs ļoti liels, ja, un sakop tā kā lauku sēta, kur tas arī pārbaudīts. Es pats esmu stādījis visu kaut ko. Un tā var eksperimentēt. Nu, ja galīgi nav ko, vēl mati, nagi, kas tad tur, ko darīt vispār? Nu, ko vajag darīt? Nu, kaut kāds līgumus parakstīt, varbūt, nezinu, tur mantojumus kārtot vēl jā, var. Jā, bet cik bieži jūs protams, cik līgumus es mūžā parakstījāt. Protams, un tad, kad pienāk tā līguma parakstīšanas laiks, kas notiek vienreiz tur 3 mēnešos, pieņemsim, cilvēks spriedz datumā, tik reti tas notiek, viņš neizlasa, neieliek savus punktus, vienkārši kaut ko paraksta. Un to datumu mērķis ir apzināties, ka viņi ir labi. Pat ja tev nav nekāda plāna, vienkārši tajā dienā tad iedod kādam kaut ko, nu sēj to labo, jo viņš tieši padarīs labāku dzīvi. Un cilvēki, kas ar to nav saistīti, viņiem liekas, ka dzīve tik haotiski, tik daudz iespējas, tik daudz varbūtību, ko darīt, ka kāda vēl sekošana līdz tāpat nevar paspēt. Ko man priekšnieks iedod, to es daru. Un nezinu, es kalendāru sāku pārbaudīt, tad, kad man arī bija vadība. Es strādāju pa 3-4 cilvēkiem. Kad es aizgāju, manā vietā pieņēmu 3 uz to pašu vietu. Nezinu, kā es paspēju. Turklāt es pie telefoniem sēdos eksperimentālos datumos. Tad, ja citiem bija 200 zvani vai 100 zvani, es izvēlējos datums mierīgos. Man bija 20. 11, un visi brīnījās kādā veidā. Un visi veiksmīgi, ja? Nu, 11 zvani pa 2 stundām. Ziniet, kā redakcijā, kad tur zvana visi. Man bija 11 zvani. Man telefons ir internetā, nav tā, ka viņi zvanītu. Tagad mēs runājam, cik ilgu ir bijuši kādi zvani. Nav, neviena zvana. Tāpēc, kad tie ir gan skaitļi, kas ir telefonā, kad ir laiks, kad viņš piereģistrēts un cilvēki zvana pa lietu. Vēl viens interesants jautājums. Runājot, tas attiec vairāk tā kā uz numeroloģiju, par mašīnu numuriem, telefonu numuriem, dzīvokļu numuriem. Ir būtiski vai nav būtiski? Jā, ir. Es tikko nolasīju tādu lekciju, semināru sava tēva, kurš ir amatniecības meistars zeļiem, kuriem ikdienā sanāk pat
kā viņi teica, skaidri, mums ir daudz, mums ir centimetros. Galds ir centimetri 3,1 vai 3,1,5. Kāda tam nozīme ir, ja? Jā. Es teicu, kā priekš kuram kāds ir tavējais. Te varbūt vajag taisīt 31 cm platumā visu, vai tumbiņu ar 3 durtiņām, nevis 4. Un ir nozīme. Visam jautājums ir tikai, cik tu to gribi pārvaldīt, vai tu gribi, lai tās lietas pārvalda tevi. Un es esmu savus to saimniecību sakārtojis, noslēdzis kontus, kas man nav vajadzīgi, un atvērs, kādi ir vajadzīgi. Un bankā taču var atvērt 10 kontus, paskaties izrēķini, kurš ir ar numerologu LV burtotāju, kurš ir tev labvēlīgākais. Bet kā to var izrēķināt? Tas ir, viņam ir jāsakrīt ar tavu to likteņu skaitli vai dzimšanas skaitli, vai ar ko viņam ir jāsakrīt? Jā, nu ir katram tie veiksmīgākie skaitli, pacietīgākie var izburties numerologā vēl lapai cauri un saprast, nepacietīgākie atkal nāk, kurš to viņa vietā izdara. Laika īsināšana, laiks ir nauda, un tad samaksā kādam, kurš to var izdarīt, kādam no numerologiem. Un tad pēc tam vienkārši izmanto tos labvēlīgās skaidrus un vairās no spriedzes skaitļiem. Un kā likums, ja klientam es saku tavi nelabvēlīgie skaitļi, jeb spriedzes skaitļi, ir 4 un 7, piemēram. Viņš man pasaka, ka viņam auto numurā ir tieši 47. Nu, tas ir tā kā likums bieži vien, tiem, kur ir spriedzes enerģētika. Un tad ir jautājums, vai tu gribi samaksāt naudu un nomainīt, vai nē. Un tas ir atkarīgs, kā mēs to pamatojam. Un viņš uzskata, ka tas ir pietiekami būtisks, vai arī tie skaidri strādās tik un tā. Tik un tā. Un te es varu atbildēt uz to jautājumu par tām sajūtām un intuīciju. Es telefonu ar numuru iegādājos krietni sen, pirms es jau numeroloģiju biju sācis studēt. Man telefonā ir 31, 31, tāds skaitļi, ja? Un man dzīves ceļš ir 31. Nu, es tagad, ja gribētu to dabūt, ja, es meklēju šādus skaitļus, kas man der, es to dabūju intuitīvi. Vienkārši tajā brīdī, kad es iegāju, acīm redzot, tas bija bijis labs laiks, iegāju tur, man piedāvāja tādu numuru un es viņu paņēmu. Jā, tas un ir interesanti. Tā, kad, un tāpēc jāiet labā laikā kaut kur, jo tad tur tev tieši nolikts kaut kas, vai ne? Un arī tie, kas auto numuru grib piemeklēt savu labvēlīgāku, tad tagad taču CSDD piedāvā tādu funkciju, aizēj augšā pie lodziņa, apskaties maksas numurs sarakstu. Tev patīk kāds, pasaki ņemu un maini, naudas jautājums. Un pārliecības un naudas jautājums. Kamēr atrod īsto, nepatīk šeit, brauc uz jūrma un tā un tā projām, kamēr tu atrod savu vajadzīgo. Tā kā es esmu centies pieskaņot to visu. Un vēl viena būtiska lieta, ko es uzņēmējiem pēdējā laikā iesaku. Uzņēmējs ir pēc savas būtības vērsts uz to, ka viens no funkcijām ir nauda, finanses iegūt, saviem mērķiem. Un tad tās tiek apgrozītas kontā un ar kredītkarti, debetkarti. Un tā tālāk, ja. Un mūsdienās vairāk vajag norēķināties bez skaidras naudas norēķiniem. Tie tagad, tas garantē lielāku to naudas apgrozību. Un otrs ir, ka vajag savas debetkartes ar zīmējumiem salikt. Te piedāvā unikāli sev, uzliec, ko tu gribi stāv virsū. Un tas ir labi? Nu, tas ir individuāli. Tu neesi kā visiem, tu pelni kaut kādu unikālu, tu apgrozi, taču visu laiku to rādi, lietas kaut kur. Ja tu uzliks virsū mīļoto ģimeni, tad tev tā naudiņa aizies vairāk uz mīļoto ģimeni. Ja tu uzliks sunim kaķi, nu, tas varbūt nav gudri, varbūt simbols kaut kur ir tas derējis, ja. Un tur daudzi kļūda. Pirmkārt, lielākā daļa to neizmanto, lai arī tas nedaudz tikai jāpiemaksā. Un tie, kas izmanto, visādas muļķības tur savai virsū.
Un tā lieta ir smalka, jo līdz ko sākās tēma nauda, ietekme, varas, seksualitāte, tā tur parādās planēta Lilita. Es viņu ļoti pamatīgi aprakstīju. Lilita ir tā, kur ir tā kā karmas caurums, kur aiziet kā caurā cepurē, liec iekšā, nekad nav gana, nekad nav sācis sajūtas. Un līdz ko parādās nauda, tā uzreiz intuīcija, tas, ko tu minēji, ja? Tā smalkā, brīnišķā intuīcija, viņa kaut kur sāk vest, vai tur Ēles ķēķi, jā, uz Lilitu. Es atceros, ka es pats domāju, ko es varētu uzlikt uz kartes, un tas bija pirms 2-3 gadiem. Es nonācu šim secinājumam un izdomāju kaut ko, un tad bija tas, ka es gandrīz aizmirsu, ka es esmu astrologs. Jā, man ienāca prātā, pirms es spiežu podziņu apstiprināt, pagad, kā tad astroloģiski ir. Vai ne? Un redziet, kur jau Lilita vedi, jā? Un es ieju horoskopā un sapratu, ka es vispār uz to caurumu visu savu plūsmu orientēju. Es reāli visu pārmainīju. Un tā tikai šķiet, ka ir tā intuīcija, jo nauda un intuīcija ir garīgais plāns. Kopš kura laika nauda ir garīgais plāns? Nu, kopš tā laika, varbūt, ka ziedojums vāc. Nu, jā. Kopš tā laika tas saintegrējas. Bet biznesā kaut kā tas nesadara laikam. Nu, tā intuīcija ir tāda, nu, viņa ir... Un ņemot vērā, ka Latvijā vispār ir problēmas salikt kopā, kā Latvija nes astotnieku simbolismu, tad bezgalības zīme, ja, tur garīgais ar materiālo kā iet kopā, un Latvijā viņš nekādīgi neiet kopā. Latvija ir kaut kur pa vidu, ne īsti garīga valsts, daudz dziednieku bez labas izglītības, un savukārt daudz uzņēmēji, nu, nekādīgi neskatās uz to garīgo pusi. Tā. Izņemot tajā brīdī, ka mecenātismu sāk nodarboties, kad laikam pa daudz ir bijis tā materiālā, un tad to ļoti sāk vilkt uz garīgo pusi. Un latviešiem tieši jāmācās, ka garīgi attīstīts cilvēks ir labi situēts cilvēks, nevis ka labi situēts cilvēks ir nelietis un kaut ko izkrāpis noteikti vai schēmām. Tur mums ir problēmas ar to. Un tieši tāpēc man patīk tos uzņēmējus pavirzīt to, nu, caur šiem instrumentiem un izpratni uz to garīgo pusi. Tas, kas arī pietrūkst. Latvijai pietrūkst. Bet tagad ir tā, kad Latvijai ir 100 gadi. Redzējāt televīzijā, ka 100 gadi kā attēlo? Tā kā bezgalības zīme. Latvijas Republika ir astotnieks. Nu, tad, ja ne tagad, tāds pavērsiens var notikt. Uz labo pusi? Redziet, ko mēs saprotam labu, ja ar labu saprot harmoniski. Jā, uz harmonisku Latvijai tāds horoskops nekad nav. Latvijai ir iespēja horoskops. Kā smejoties, es jau esmu vairāk kārt rakstījis, ja Latvija uzņem kādā savienībā, tad viņi sāk sagrūt. Jo Latvijai ir skorpioniska, un pilmēnis piesātināta skorpioniska enerģētika, ja? Un tur ir tikai uz spriedzi valstī kā tādā. Tad citu kaimiņš ir skorpions. Ļoti interesanti novērt, viņš tā kā lakmus papīrs, kā tā Latvija kaut kur nākotnē veidojas ciņa aktivitātē. Jāskatās uz skorpioniem. Bet tad kas mums tā kā sagaida? Nu, kas Latvija kā valsti sagaida? Nu, kā tu domā, kā astrologs? Tas attīstības scenārijs tāds reālākais, kāds varētu būt? Ļoti plašs jautājums. Nē, nu tādos lielos vilcienos, ne jau sīkumos iedziļinoties, bet tā. Latvijai kā demokrātiskai valstī ir ļoti zems tas attīstības potenciāls. Bet drīz to nevarēs teikt, mums ir nepareizā iekārta. Mums ir vairāk tad, kad ir vara koncentrētāk, kas atkal bīstam šiem apstākļiem, tad veidojas tāds apburtais loks. Kā demokrātija vienkārši izšķīst. Horoskops ir pārāk nekonkrēts visam, kas saistās ar demokrātiju horoskopā. Es esmu vairāk tādu autoritārismu piekritējis, bet tas izriet arī no manas horoskopa. Jā. Bet Latvija ir zemes zirgs pēc austrumu simboliem. Zirgs. Jāstrādā. Tur nekādi citi varianti nav. Tad mums ir apsegojis ugunīgais zirgs. Ja?
iepriekšējais bija koka kaza, un Brozs bija cūksgadā dzimis metāliskā. Ja? Nu, tādi mazi zvēriņi, mums vajag kaut kādu tādu lielāku personību, spēcīgāku personību, bet tie pašā laikā, ja mēs vajag iejūdzamiem tādā parastā ritmā, mēs kļūstam vienkārši pelēcīga valsts. Te neiet runa par Latviju kā teritoriju un tautu. Cik liela tauta mums ir dižāka, viedāka nekā valsts, kas izveidota 18. gadā. Ļoti draņķīgs horoskops, bet viņš ir draņķīgs ļoti daudzām valstīm, tāpēc 18. gadā beidzies karš, tur viss ātri jūkļi, visi tie apstākļi, tad arī ātri Lietuva, Igaunija, Latvija un vēl puse Eiropa tur formējās. Ja? Tur nekas nav, tāpēc, ja kaut kas notiek kolektīvi, kolektīvi raugoties, Latvija pēdējā, kurā autoritārismu iedibināja, nav tā pirmā, kurā iebruka. Mēs pa vidu visam esam, tādi vidutāji. Tā kā tāds nenormālais pārsteigums, kad pēkšņi uzradīsies kaut kas kaut kur, izņemot, zinātnes sfērā. Es jau sen teicu, ka Latvijai vajag attīstīt zinātni, ka caur to mēs varam iziet pasaulē. Mēs izgājām ar mildrunātu. Bet mīnus zīmi, ja? Bet izgājām. Ne tāpēc dēļ valsts atbalsts, bet zinātnes horoskops ir labvēlīgāks un izglītības. Bet es vairāk tā intelektuāli priekš saimniekošanas tur vajag citu sistēmu. Tā kā es ļoti tādā ilgtermiņā neesmu droši par šīs sistēmas pastāvēšanu. Patīkamāk būtu tad, kad cilvēki izzinātu sevi un paskatītos uz to laiku, kas viņiem apkārt, kā to labāk izmantot priekš sevis. Patiesībā mīlēt sevi paši sanāk. Citādi visi tik ļoti palīdzēt citiem. Un arī šo interviju es nedodu, lai palīdzētu citiem, es vienkārši pats gribu izteikties. Man interesē savas domas, savas secinājumi, ja kādam tas interesē labi, bet tā nav kā didaktiska mācība kādam kaut ko pateikt. Nav tādu priekšraksti, nekur, kad man te jāskrien pasauli glābt. Vienkārši paušu savas domas. Un man būtu arī interesanti citu cilvēku domas, kuras balstās zināšanās, jo ir divi veidi cilvēki, vieniem, kuriem viedoklis, vieniem, kuriem ir zināšanas, tiem, kuriem ir viedoklis. Tā skaitā arī mācītājiem par astroloģiju. Ja viņiem ir viedoklis, man viņi nav interesanti, bet ja viņiem ir zināšanas un caur to viedoklis, tad tas ir ļoti interesanti. Tā kā man ir interesanti tikties cilvēkiem, kuriem ir zināšanas un arī viņu zināšanām apstiprinājums. Pirms es kļuvu pats par astrologu, es runāju 18 spilgtākajiem Latvijas astrologiem, lai saprastu, kas ir šai sfērā. Vienmēr interesējuši zināšanas un citi cilvēki, viņu viedoklis. Paldies, lai tev veicas. Paldies. Un noteikti tiksimies vēl kaut kad jaunās intervijās. Paldies.